Labdien, cienījamie klausītāji, skatītāji. Mūsu kārtējais raidījums no CMB inženieru studijas. Mūsu kārtējais viesis rubrikā personības būvniecībā. Šodien esmu ciemos pie sevis aicinājis Gunti. Āboltiņš. Jā, tā ir pareizā. Āboliņš, jā. Pirmais ir tas nepareizais. Jā, un uzreiz jautājums, protams, droši vien, ka visi tevi ir prasījuši. Kas tas ir? Kāpēc tāds uzvārds? Tas esot radies ļoti, ļoti sen. Tajā brīdī, kad Vidzemē tika izdotas pirmās pasas. Apmēram, kurš tu? Tas ir 1800 kā kaut kāds gads. Jā. Bet lieta vienkārši, baznīcas grāmatā ierakstīja tur vārds uzvārds. Un mans vectēvs tagad aiziet mājās un lasa, kas tur ir ierakstīts. Bet viņš mācīja lasīt jau. Jā. Tas jau bija labs. Jā, un izrādās ir rakstīts āboltiņš, bet viņi bija no āboliņu mājām. Viņi iet atpakaļ, nekārtība, kaut kas ir jālabo šajā lietā, un viņi saka, nē, svītrot nevar. Vienīgais varot pierakstīt pareizo uzvārdu klāt, un tā tas esot radies. Vienu laiku, 20. gadu beigās, 30. gados bija tāda vienkāršošana uzvārdiem, un tad vienu brīdi tas pazudīja, bet atgriezās atpakaļ pirms otrā pasaules kara. Tam ir sava tāda tradīcija. Tagad jau tas ir tā kā ekstra, un droši vien, kad nemaz negribās. Tā ir tāda ekstra, iedomāju, katru reizi, ka man jāparakstās un jāatšifrē, cik daudz laiks aiziet. G-A-A. Jā, bet tur, kur tas atšifrējums, tas jau nav tik vienkārši. Jā, ir savas priekšrocības. Un sievai tad uzvārds ir? Arī, jā. Bet vīriešu dzimtē vai sieviešu dzimtē? Sieviešu dzimtē, jā. Vēl trakāk. Jā. Jo arī bija, man, piemēram, vecajai mātei bija uzvārds vīriešu dzimtē. Viņam bija Bebris, bet jau manai mammai bija Bebre. Tad tur arī pa vidu, kad atnāca, man liekas, sovietikus, tad tur visus atkal pār. Tā kā jā. Jā, labdien. Te nu Guntis dubultais A. Guntis ir būvnieks. Jā? Vai nav būvnieks? Es pat nezinu, kā man ir labāk nosaukt. Kādreiz daži man saukuši par inženieri Izklausās prestiži. Un kaut kādā kombinācijā ar mākslinieku, bet varbūt, ka neviens ne otrs trešais, bet lielā mērā, jā, man dzīvē ir kaut kā gadījies tā, kad ar inženierlietām ir nācies krāmēties diezgan daudz, un varbūt arī interesantā kombinācija, ka man ir otra izglītība, kas ir biznesa vadība, un saliekot tos divus kopā, tad paliek ļoti interesanti. Ļoti interesanti, jo ir kaut kā skats mainās mazliet uz lietām, un tu kaut ko bišķi arī ieraugi savādāk. Jā. Tā kā inženieris ar biznesu, protams, man liekas, ka ja biznesam ir pa vidu inženierija, tad ir ļoti loģiska. Savulaik es pabeidzu Tehniskās universitātes radiotehnikas fakultāti, kas bija tāds pamatīgs filtrs, bet savā profesijā es neesmu strādājis. Tad tu esi radioinženieris, tu neesi būvinženieris. Skaidrs. Bet tur ir man diploma darbs bija par hidroido integrālo mikroshēmu elementu optimizāciju, siltuma procesus izvērtēt. Tā, faktiski tā vienkāršā valoda, lai mikroshēma nepārkarst, bet mēs gribam pietiekami daudz sablīvēt šos te elementus tajā mikroskopiskajā telpā. Un tas pats, kas pilsētu būvniecībā, plānošanā, tieši tas pats, tātad kā izvairīties no šiem konfliktiem, kā izrēķināt to, lai mēs neesam pa blīvu, un lai arī mēs vienlaiks arī neesam varbūt pārāk... Tu esi viens no tiem nedaudzajiem, kas zina, kas ir iekšā mikroshēmā. Jā, tā var teikt, jā. Ir, tā kā ir. Es pat varētu arī uzprojektēt kādu. Super, wow.
Tā kā tā ir, jā. Tur arī autokats man pirmo reizi parādījās, ja, kad sākām ķēpāties ar to. Toreiz Politehniskais institūts bija skaitļojumā mašīna pa visu istabu un milzīgs aparāts. Ja, es biju laborants tur tajā laboratorijā, un mans uzdevums bija atnākt no rīta to mašīnu ieslēgt. Ja, tur bija zināms laiks vajadzīgs, ja, lai viņi sāk uzsilst, un tad jau, kad inženieri atnāca, jau tad viss bija, ka tur strādāja, darbojās. Tas bija tāds interesants laiks, jā. Nu superīgi, jā. Jo es tevi pirmo reizi satiku, es nekad nebūtu tajā brīdī iedomājies, ka mēs tiksimies šādā formātā un tur, kur tu esi tagad. Tad tu vadīji Latvijas balzām. Mēs taisījām kaut kādas ekspertīzes Latvijas balzām, pārsegumus tur rēķinājām, kaut ko tādu. Un tad nākošais tu uzreiz iedzirksteļoji jau RR grupas tajā visā amploā, un es tādam vācu, kur balzāms, tur šmiga viss cilvēks, kas ražo, un pēkšņi viņš tagad vada būvkompāniju, viena no galvenajām Latvijā. Kur mūsu dzīves ceļa aizvedāja vienmēr ir mistērija. To nevar nekad laikam paredzēt, jā, bet es vienmēr esmu gribējis būt par arhitektu. Tas bija mans jaunības dienu sapnis, un es pat gāju Mākslas akadēmijā pa vakariem, tur pa naktīm mācīties pāris gadus, ja, tas vēl bija ļoti sen apakaļ. Un faktiski, laikam tā labākā atziņa bija, ka man nav talanta uz to, jā. Es varu daudzas lietas izdarīt, bet īsti tas nenāk viegli, un tad varbūt tā bija tiešām arī prātīga doma izvēlēties kaut ko citu dzīvē. Tā tas kaut kā pamazām attīstījās. Viss kaut kas pēc tam ir bijis, jo izrādās, ka dzīve piedāvāja ļoti daudz dažādas opcijas, jā, un tad sekojot tam, ja kas ir interesantākais, esmu kaut kā nonācis pie tādu lielu uzņēmumu vadīšanas, un tā arī varbūt izrādījusies ir mana spēcīgā puse. Bet ir bijis daudz, kas Norvēģijas laiks, 9 gadus esmu strādājis Norvēģijā pie atjaunīgās enerģijas projektiem, kas ir bijis ļoti, ļoti interesanti. Jā. Tas varētu pateikt, varbūt ir tas mans karjeras augstākais punkts, jā, kur ir nācies tieši ar šo te radošo lietu, jaunām tehnoloģijām, kā salikt kopā šo biznesu ar inženieru jautājumiem. Tas bija vienkārši fantastisks. 9 gadi? Jā, 9 gadi. Kāpēc neesi vēl tur? Kāpēc atgriezos Latvijā? Tajā laikā man vecāki jaunāki nepalika, un faktiski tā bija izvēle par labu atgriezties mājās, un ļoti labi izvēle. Mums bija vēl dāvāti pāris gadi, lieliski kvalitatīvi gadi kopā, tā kā tas bija to vērts, jā. Tā kā ir. Bet tad tev ir Norvēģijas pensija, ja? Mazliet ir, jā. Ir, jā. Man ir tikai reģistrācijas numurs Norvēģijā, man pensija nav. Bet tā kā tā, jā. Lūk, jā, un atjaunīgās enerģijas tajā, īpaši jau naftas gāzes uzņēmumu kontekstā bija lielā mērā arī saistīts ar biodegvielām, un biodegviela šādā izpratnē ir bioetanols. Un tas man noved pie balzām. Kā tas viss tur saliekās kopā, to mēs nevaram izpīpēt, laikam, labi gribot, bet tā bija atkal ļoti labi, interesanta skola, jā. Tas bija, to parāda īsti riktīgi, jā, ko tu vari, ko tu nevari, jā. Tā bija varbūt tāda no dzīves pieredzes, no biznesa pieredzes. Balzāms, jā? Balzāms, jā. Tur izdresēja labi, jā. Tā kā tas ir arī ļoti labas atmiņas par to. Un tad kāpēc pēkšņi? Pilnīgs. Tu neko nebija dzirdējis pirms tam par būvniecību izklausās. Tā varbūt, ka nav. Šis tas jau bija būvēts, jo arī Norvēģijas laikā, tie projekti jau, viņi visi bija lieli, milzīgi, jā.
viens no tādiem varbūt labāk zināmajiem, un ko varbūt arī cilvēki ir pamanījuši, bija saules elektroenerģijas rūpnīca Kalifornijā. Ja brauc no Losandželos uz Las Vegas, kur ir Kalifornijas nevada robežā, tur ir tuksnesī ir pāris tādi lieli, milzīgi spoguļu lauki ar tādiem uztveršanas torņiem, ja, kur tiek ražot elektroenerģija. Ja. Es tur braucu, bet laikam pa nakti. Tad, ja pa nakti, jā, tad laikam uz mēnesi gaismu var sēdēt vienīgi. Ja. Bet tas ir tāds liela mēroga, milzīgi projekti. To tu vadīji no Norvēģijas, tas bija Amerikā? Mēs tur bijām kā vieni no partneriem, tehnoloģiju un investīciju partneriem, un tas bija tāds. Bet Norvēģijā, kas tas bija pa uzņēmumu, kur tu strādāji? Šobrīd to sauc par Equinor, kādreiz to sauc par Statoil. Jā, tā bija lielais vecais labais Statoils, teiksim tā. Tad Statoils jau tajā laikā bija tajā visā, kas tagad mums tā kā liekas ikdiena, katra tur degvielas stacija piedāvā elektrību, bet jau Statoils par to. Toreiz mēs ļoti daudz eksperimentējām un skatījāmies, kur kas var strādāt, kas var nestrādāt, jā, un tā galvenā ideja jau bija, kur var izmantot tās kompetences un to industrijas jaudu, kas Statoilam tajā laikā bija. Jā, proti, jā, tās ir faktiski šīs gan offshores, gan teiksim tāda, kur ir nepieciešams tāds liels industriālais know-how. Jā. Kā tu nonāci Norvēģijā? Mēs tā ejam apakaļ. Rīgā. Nē, labi, varbūt sākam no otras. Nē, tas labs jautājums. Tā ir arī pildīga nejaušība. Mēs sākām šeit Rīgā Statoilā eksperimentēt ar degvielām. Jā, faktiski piejaucu dīzeļdegvielai rapšu metilesteri un sāku skatīties uz savas mašīnas, ko tas nozīmē. Un tas bija ļoti sen apakaļ jau. Jā. Faktiski, cik sen? Gadi 2000. 2000. gadu sākums pats, jā. Un tie eksperimenti, jā, noveda pie tā, ka paklaut ir kaut kas varbūt, ka var sanākt, jā. Un tad man aizsūtīja tādā garākā komandējumā, jā. Bija domāts uz gadu, jā, tā palika pa 9 gadiem, jā. Un tā mēs tur sākām attīstīt visus šos te gan degvielas, gan visu pārējo, jā. Tā kā tas bija ļoti, ļoti interesants posms, jā. Labi. Un vienu brīdi arī bija manā pārziņā bija ūdeņražu staciju tīkla attīstība, kas bija, mēs uzbūvējām vairākas ūdeņražu stacijas Norvēģijā, vienu uzbūvējām arī Vācijā, Berlīnē. Tā kā viņi vēl joprojām tur ir. Ja ir mašīna, protams. Protams, ir mašīna, jā. Tas bija. Tev bija mašīna? Bija ūdeņražu mašīna. Tas bija skaisti, jā. Tas bija forši, bet, protams, tas nāca arī visām pārējām blaknēm, jo tehnoloģijas, protams, nebija vēl tik attīstītas, un tur bija vairāk, mēs dzīvojām pa darbnīcām, nekā varēja kaut kur aizbraukt. Jā. Un tas secinājums arī bija, ka tolaik, jā, tas bija stipri par agru jau, lai mēs runātu nopietni par kaut kādu komerciālu ūdeņražu attīstību. Jā, tā kā, jā. Es jau kaut kur pieminēju šo, tas ir tā kā laikam ar Grīnvaldu Juri, ka mēs runājām par 3D printēšanu, kad pat, ja mēs runājam par arhitektu, es arī gribēju būt par arhitektu. Ja noklausījies manu podcastu, tad es stāstīju apmēram tieši to pašu, ka es nemācēju zīmēt un man nebija talants, un tāpēc es aizgāju uz būvniecību. Bet man ļoti patīk arhitektu, un man liekas, ka tāds manā izpratnē vienkārši traks vecis bija Gaudī. Un es teicu, ka viņš dzīvoja ne savā laikmetā pilnīgi, jo tas, ko viņš darīja tajā 800, kurā tur 12. vai kurš tur gads, kad tur jau bija tie visi lifti un tās tehnoloģijas
parkings, kad nebija mašīna, bet viņam bija tajās mājās jau tautstāvu parkings ieprojektēts. Tas viņš vienkārši, tur 100 gadus vajadzēja vēlāk viņam nākt iekšā. Tas tāpatās arī tev par ūdeņradi. Jā. Bet, tiem pionieriem nav viegli dzīve. Bieži vien, es domāju, ka ir tā, nesaprot, un tas ir mūžīgs tāds kāpiens stikla kalnā, un tevi nepārtraukti sviež atpakaļ. Bet tā ir cena, tā ir tā kļūdu cena, un tā mācīšanās, kas no tā visa veidojās, jau ir, tas varbūt ir tas sausais atlikums no tā, kādēļ vispār lielas kompānijas šādās lietās investē. Un tie secinājumi, faktiski varbūt pat secinājums kaut ko nedarīt ir vērtīgāks nekā par to kaut ko darīt. Mēs no ūdeņraža to laikā atteicāmies. Mēs izgājām cauri, mēs izdarījām savu darbu, sapratām, kur ir šaurās vietas, kas ir labi un kas varbūt nav tik labi. Un tā kā tolaik mēs lēmām, ka tā varbūt nav šobrīd tā galvenā lieta. Jā, ļoti labas atziņas. Tas tā kā es savu valsts diplomu darbu arī uztaisīju un beigās pierādīju, ka tas, ko es tur biju izdomājis, ka tas nekam nedara. Un tāpēc es dabūju tikai 4 un 5 neielika. Es biju izdomājis jaunu dzelzbetonu pārsegumu veidu, kurš izrādījās vismaz 3 vai 4 reizes dārgāks par parastu vai monolīto vai paneļiem. Līdz ar to. Un šobrīd es to tehnoloģiju, ko es tur, tas ir tie ieliekamie tagad putuplasts, ko liek, un pēc tam aizbetonē. Man bija tādi no keramzīta izdomāti tādi bloki, un tad es un pēc tam aizliet ar betonu. Protams, ka tas, bet redz, tagad taisa no putuplasta, un viss kaut ko taisa. Viss rolē. Tā sajūta ir tāda, tieši tāpatās ar ūdeņradi tajā laikā, tagad. Bet arī man interesanti ir noskatīties, varbūt arī, kur kaut kā kolēģi šobrīd kaut ko arī turpina, tur tos pašus attīstīt ūdeņražus. Un es redzu, tās pašas kļūdas, ko mēs savu laiku pieļāvām. Dzīve turpinās. Visi ir tā kā dākās, visi labi. Labi, un tad atpakaļ uz to re un re. Re un re ir tas ir, jāiet uz priekšu, ir man viens labs draugs sacīja kādreiz, ka, ja kaut ko nemaina dzīvē pēc kādiem 4 gadiem, tad viss, tad ir cauri, droši vien, ka tas arī ir kaut kāds brīdis, ka tu esi savu atdevis, un tev ir vienkārši jāiet tālāk, Un re un re bija ļoti labs, interesants izaicinājums tādā nozīmē, ka tur vajadzēja pārmaiņas. Tur vajadzēja pārmaiņas, kas bija radušās no šī šausmīgā negadījuma, Maksimas negadījuma, un kaut kādā veidā jārestartē bija šis uzņēmums. Un es domāju, lielā mērā tas arī izdevās. Tā kā, bet jautājums ir, vai industrija atkal gatava tādām lielākām un plašākām pārmaiņām, vai mēs paši esam gatavi, jo inerci būvniecībā ir ļoti liela. Kā jebkur citur, bet varbūt būvniecībā tas ir nedaudz vairāk. Un varbūt, ka pat tam ir jābūt, jo tā ir tomēr klasiska, stabila, liela, pamatīga industrija, varbūt, kur nevajag mētāties, tā šurp turp. Mēs jau zinām, cik kopā esam par to runājuši, kaut vai to finansējumu piesaistīt būvniecībā. Tas, ka mēs to tikai pēc pusgada sajūtam, ka nauda beigusies, vai arī pēc pusgada sajūtam, ka viņi ir sadot pa daudz. Un te atkal ir tā inženiera puse un tā biznesa vadītāja puse, kurām abām divām, manām šīm puslotēm ir jāsarunājas kaut kādā veidā. Un tā, manuprāt, tas laikam ir lielākais vājums mūsu industrijā, ka mēs vai nu aizējam vienā grāvī un skatāmies uz šiem tehniskajiem risinājumiem, un šo projektu kā tīri varbūt tādu būvinženieru viedokļa, vai atkal gluži otrādi, skatāmies tikai uz to, kā kaut kādu finansiālu ieguldījumu un procesu, kā pēc iespējas ātrāk saražot vairāk naudas. Un nevar ne tā, tas jau nestrādā. Un tad šeit vienmēr ir jāmēģina sabalansēt šīs abas lietas kopā, un tad var cerēt uz kaut kādu labu iznākumu. Un pats interesantais ir, ka cilvēki jau ir vienādi. Vai tā ir nafta, gāze, alkohola industrija vai būvniecība. Mēs esam ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi, un problēmas ir ārkārtīgi tādas tipveida, tā.
Un tas ir tas, varbūt arī, kur šī pieredze no citām dažādām industrijām ļoti palīdz. Ja? Tu neesi ieciklējies, tu neesi kaut kādā veidā, varbūt tur apaudzis ir kaut kādām dogmām, ja? Un tu vari paņemt varbūt no kaut kādas, teiksim, tās pieredzes, kaut kas bijusi kādreiz kaut ko un ieviest jaunu. Plašāks horizonts. Uz ko paskaties, Es pat nezinu, plašāks horizonts tas vienmēr ir labi, bet drīzāk ir... Ir inženieri, kam nav vienkārši tas horizonts, kurš viņi skatās tikai savu... Bet tas jau ir jebkuram varbūt ir svarīgi, vairāk skatīties plašāk kontekstuāli. Tad kā saliek, tas nav tikai tā tava mazā problēmiņa, kas tur ir, bet tu skaties varbūt vairāk, kā tas sasaistās kopā ar kaut ko citu. Un tad tā ir, man liekas, tā interesantā puse. Es ļoti ceru par šis tas plašumu skats, piemēram, tajā izglītības jomā, kas mums, piemēram, ir būvniecībā. Tu tur nemācījies. Bet arī viņa bija diezgan šaura. Un, piemēram, man arī strādā tagad cilvēki, kuri ir mācījušies ārzemēs, tur Dānijā vai Holandē. Un, viņiem tomēr ir tas, ka viņi uz to būvniecību vai uz projektēšanu skatās kā uz kompleksu. Nevis kā mums, piemēram, tu tikai močī tur par konstrukcijām, un tu vispār nestādies priekšā kā tās AVK caurules turies cauri. Bet viņi jau skatās savā mācību laikā kā tādi, uz to visu būvniecības procesu, caur to pašu kaut kādu BIM ieviešanu, BIM platformu, un tas viss ir. Droši vien jau kaut kādai specializācijai jābūt kaut kādā brīdī, kad tu sajūti, ka, kas ir īsti tā tēma, un tad tu un tad tu vari parakt tur dziļāk. Bet es kāpēc šķiet, ka izglītības sistēmā, un tas nav tikai pa Latviju, domāju, tas ir visur Eiropā, varbūt līdzīgi, tā ārkārtīgā pieturēšanās pie tādām ļoti definētām un konkrētām mācību programmām, certificētām un akreditētām un kādām vēl ne. Ir savā ziņā arī viens no iemesliem, kādēļ mēs paliekam tādi ļoti šauri specializēti domājoši, un to plašāko skatu neredzam. Jo šobrīd jau, kas, piemēram, liektu izvēlēties no ēdienkartes, teiksim, es gribu šo priekšmetu, un varbūt to priekšmetu pat no citas universitātes. Tu saliec savu to programmu tādā veidā kopā, un bieži vien varbūt, ka tas pat ir vairāk pieprasīts no kāda konkrēta uzņēmēja, kur jau tu plāno doties strādāt, nekā, teiksim, tev ir diploms kaut kāds tur X, tu esi kaut kādas tur specialitātes tur tāds. Protams, ir profesijas, kur tas ir svarīgi, bet no otras puses varbūt tieši tāda brīvāka pieeja ļautu tiešām labāk un precīzāk sagatavot tieši tos, kam tam tirgu ir pieprasījums. Piemēram, tas ļoti, ļoti izteikti, kas pie mums nav, kaut kāds menedžments būvniecības. Piemēram, savādāk jau tu nevarētu iemācīties viņu. Tā ir, tas ir precīzi. Civilais inženieris, tu pabeidz inženieris, tad tu vari strādāt būvniecībā. No menedžmenta tu principā nezini neko, cik tev tur pastāstīja būvniecības procesu, kaut kādas, viena lekcija, piemēram. Tā ir, tas nekas nav. Bet ir jau faktiski mums iztrūkst varbūt tāda komandas darba un komandas vērtējuma arī tajā mācību procesā. Jo būvniecībā ļoti daudz viss ir ap un par sadarbību. Tātad būvniekam ar arhitektu, ar inženieri, ar klientu un tā tālāk. Un ne tikai komunikācija, bet arī saprast, ir varbūt arī inženiertehniskā valodā, un kaut kādu uzstādīt kopīgu mērķi. Un bieži vien mēs esam tādās atsevišķās nometnēs, jo katram ir kaut kāda sava tā interese, un mēs nemākam sarunāties. Mēs nemākam tādu vienu uzstādīt tādu vienu mērķi pietiekami labi. Un tie, kas māk, šie projekti izdodās. Viņi ir laikā, budžetā, visi forši. Man ir doma, ka varbūt tas sākās jau arī kaut kur mācību procesā, jo mēs visi katrs esam individuālisti. Tātad mums ir savs kursu darbs,
Man neinteresē, kas tur ir blakus Jānim vai blakus tur Pēterim, ja, un es tikai strādāju pie šī sava, ja, un man galvenais dabūt labu atzīmi. Ja. Tāpat laikā var būt, ja, ka būtu bijis kaut kādas varbūt mācību procesa daļas, kur ir jāpiespiež sadarboties ar Jānu un Pēteri, un tā atzīme, ja, tad veidojās, tas vērtējums ir par kopējo darbu. Divās daļās. Viens ir par tavu individuālu, otrs kāds sadarbojas. Kāds sadarbojas, ja, un tad lietas sāk mainīties. Ja, tad mēs pēkšņi kļūstam ieinteresēti arī to otru pusi uzklausīt vairāk. Es šausmīgi lielas tagad cerības lieku uz jauno RTU visu to reorganizāciju. Man ļoti gribētos, lai viņiem kaut vai puse, vai pat mazāk, ko viņi tur ir izdomājuši sanāk. Un tad tur, man liekas, šāda integrācija arī būtu pilnīgi loģiska. Jā, lai viņiem veicās tur. Lai veicās, jā. Viss tur notiekās. Bet, ok, labi, tad re laiks. Tur droši vien bija diezgan tādi izaicinājumi daudz, ar to visu nodarboties. Tur bija ko ņemties. Jā. Tas bija ļoti daudz darāmā. Un, es domāju, tam laikam, tam uzdevumam arī vienkārši bija kaut kāds jau piepildījums. Jā, un es pieļauju, ka tur vairāk arī nebija iespējams kaut ko tur pievienot vērtību. Un mēs vinējām šo tenderu par Rīgas centrālās stacijas Rail Baltica. Un skaidrs bija tas, ka šis viens projekts pats par sevi ir tik milzīgs. Jā. Viņš faktiski ir lielāks pats par ērijā kopumā. Un tad ir, tur bija varbūt arī tā mana priekšrocība, ka man ir pieredze, gan strādāt ārzemēs un tādiem lieliem projektiem. Jā. Es tomēr sevi atradu daudz noderīgāku tieši šajā projektā. Jā. Bet tu tāpat spēj, tu tā aizgāji pie Pauniņa un pie Putniņa un teici, es iešu uz... Tad man nebija tikai pie Pauniņa un Putniņa jāaiziet, man bija arī jāaiziet pie pārējiem partneriem. Ja? Jo šis... Es būšu tas, kas... Jā, es jau nevaru tā, tā kā jāatvēr durvis, es tad tagad te būšu. Jā. Tas bija ļoti ilgs, liels, garš, nopietns pārunu process, kas ir rezultējies FIDIC līgumā par projektu vadību. Jā, un tā, laikam labā, jau 2 gadi. Jā, es tur esmu. Bet tu esi tur tā kā re puses pārstāvs, vai tu esi pats par sevi? Es esmu pats par sevi. Okay. Esmu neitrālais elements, kur rūpe ir faktiski, lai visiem partneriem, gan RRE, gan Besiks, gan Ricānī būtu vislabākais rezultāts. Jā. Tas ir mans uzdevums. Jā. Tad mans uzdevums ir rūpēties par pilnsabiedrības rezultātu. Jā. Un man ir konkrēti mērķi, konkrētas lietas manā līgumā, kas ir jāsasniedz. Un tas ir vislabākais motivators. Jā. Tā kā, un tad uzturēties šo pilnsabiedrību tādā radoši, labā, pozitīvā ritmā un tā, lai mēs būvējam tā, kā tas ir ieplānots un budžetā laikā un tā tālāk. Tas ir šis galvenais jautājums. Tas ir diezgan sarežģīts uzdevums. Varētu teikt, maigi sakot, sarežģīts, bet sarežģītās lietas atkal interesants. Tas ir tas, kur taisnība veidojās, ja tā interesantā pievienotā vērtība. Bet ja nesanāk kaut kas, tad tu dabūni Tad man ir dimbā, jā. Tad ir dimbā, jā. Bet ne jau tā, ka tev tur būs tagad visu mūžu jāvergo. Tā var būt, jā. Var ar sanākt, ka tev ir materiāla atbildība? Man ir materiāla atbildība, jā. Tas izklausās liels motivators. Bet tāds mums visiem uzņēmējiem, tas ir galvenais motivators, un kas neriskē, tas nevienā, jā. Un tas, protams, ir ar svešu naudu darboties vienmēr visiem ir visi gudri. Bet ja par savām kļūdām ir jāmaksā, protams, tas ir cita motivācija. Un tā, jā. Diemžēl tas rezultējās ļoti garās stundās, un tā, bet protams, jā, tas ir interesanti. Bet, labi, tu aizgāji, tev tā kā arī kaut kāda komanda nāca līdzi no RES.
Nē, tu viens pats aizgāji. Es aizgāju viens pats, jā. Tas tā kā ir... Es vienkārši domāju, tajā laikā, kad sākās šis stacijas projekts pilnsabiedrībai, man tad sajūta bija, ka RR bišķiņi tā kā kaut kur, tā kā pašķīda, tā kā viņi jau šobrīd arī, nav vairs tāds baigais līderis tirgu, un tur arī daudz ir no tā vecā stafa aizgājuši. Kaut vai tur Gulbis un Koks un visi tie, kas tur bija. Jautājums, vai tas... Es velku uz to, ka tu aizgāji un tur palika slikti. Vai tā bija vai nebija, vai tas bija vienkārši tā? Man laikam visvairāk gribētos, lai, ja es aizēju, tur paliek labi. Tā es domāju, tas būtu bijis visideālākais variants. Bet ir lēmumi, kurus es arī nevaru ietekmēt, un tie, protams, ir varbūt savādāk, nekā es gribētu. Bet vai viņiem ir iespējama jauna nākotne? Es domāju, ka jā. Un šādas grūtības viņas piespiež varbūt mainīties un izdarīt kaut ko savādāk, neordināru un tā tālāk. Varbūt, ka šī bēdra bija vajadzīga, lai atkal samobilizētos un ietu tālāk. Es novēlu noteikti RR visu to labāko un spēju saņemties, spēju piecelties, spēju būt par tiem, kas viņi kādreiz ir bijuši. Tā kā tur potenciāls tam ir. Jautājums, protams, tajā, kā un cik ātri. Tas ir tā. Bet tas nav. Es domāju, ka tā situācija un nospiedums arī no šī traģiskā notikuma ir tik lielu iedevis to seku uzņēmumam, ka faktiski tāds varbūt tāds izlīgums ar sevi, viņš vēl, es domāju, ka tiem darbiniekiem, īpaši, kas tajā laikā tur strādāja, tas ir vēl joprojām ārkārtīgi smagi, ir to pārdzīvot, un iet tālāk, Man jau liekas, ka tomēr ar to vairāk vai mazāk tika galā. Skatoties uz to, kad tu tur iesaistījies, viss tas rebrandings un restruktūrizācija bija, man liekas, ļoti, ļoti labi. Es nezinu, protams, par iekšējiem emocionālajiem pārdzīvojumiem, bet uz ārpuses skatoties, tā kompānija jau uzrāvās. Man liekas, arī tur portfels diezgan labs jau jums bija savākts un viss jau gāja. Man liekas, ka šobrīd otrs, kas nāca par visiem lielajiem būvniekiem, tas ir visi karteļus. Strunts. Tas arī, protams, nekādā veidā nepalīdz. Es domāju, ka tas bija vēl viens tikai kaut kārtējais kilograms, kas piesiets pie kājas, kas kaut kādā veidā jāvelk līdzi un jāmēģina iet uz priekšu. Traki. Tas ir tāds, tie ir tādi, kurus pavērsienus faktiski īsti lāņā negaida un kas ir ļoti, ļoti smagi. Tas ir, man ir tāds, ka, ja esi vainīgs, esi vainīgs, bet tas, ka tev to vainu interpretē, tas ir viens. Otrs, ka tev viņu vēl garumā un no tā tu vienkārši zaudē. Man vienkārši ir sava analoģija. Es, piemēram, tāpēc vairs nenodarbojos ar ekspertīzēm, jo mans certifikāts ir apturēts jau nezinu cik. Es šobrīd esmu tiesvedībā ar BVKB un jau 2 gadi vienkārši pat nav nozīmēta tiesa. Tā kā es iedomājies, ja tev tas... Tas, ko tu aprakstīji, lielā mērā velk uz to, tā kļūdas cena, pat, ja mēs tur pieļaujam, ka kaut kas tur varbūt bija, tad viņi pārāk liela, jo tu nevari iziet no tā ārā nekādā veidā. Tas sekas ir vienkārši, viņas ir automātā nāvējošas biznesam, un līdz ar to viņas jau nav panesams. Tāpēc šī soda nesamērība, principā, regulējumā kā tādā varbūt ir kaut kur jādomā, jāpārskata. Tā ir viena no problēmām. Tieši tā, vainīgs saņem sodu, izciet un ej tālāk. Bet nevar izciest. Nav sods vēl definēts. Ir tikai nojausma, ka kaut kas tur ir bijis. Varbūt kaut kas bija, varbūt kaut ko tur runāja.
Tā ir, jā. Nu, tur ir tā kā sarakstījuši, ka kaut ko runā. Jā. Bet arī tāpēc uzreiz paņemam visus darījumus, kas tajā laikā bijuši, bez nekādas analīzes īsti. Nu, jā. Tas cits temats. Mums ir jāiemācās, ja, kā es domāju, kā valstī šos te visus jautājumus dokārtot savā virtuvē, ja, un nevis, teiksim, izpūst uz āri. Ja, un, Nu, jā, jo tāpēc, ka man liekas, ka valstī bišķiņi ir tas, ka viņi tā kā ir tā savā, nu, mēs abi arī esam dažādās tajās sabiedriskajās formācijās, kur saprot, ka valsts dzīvo savu dzīvi, uzņēmēji nabagi dzīvo sitās kā grib, un vienmēr mēs būsim slikti, lai kas būtu. Nu, uzņēmēji, protams, domā, ka valsts neko nedara. Jā. Valsts domā, ka tie ir atkal tur tādi un šitādi. Tikai blēži. Tikai blēži, viss tikai naudā ir. Jā, viss tikai naudā. Viss tikai naudā. Un tā kā vajag kaut ko, piemēram, tad, nu kā, kur dabūsim tur atbalstu vai kaut kādam pasākumu. Nu, aiziesim pie lielajiem uzņēmējiem, viņiem tā kā nauda ir. Jā. Man bija viens nu, tāds puspaziņa, kas strādāja Latvijas gāzē. Un tad bija tāda saruna ar viņu, kad kā tev iet? Nu, man jau tur tikai maksā, cik maksā. Nav jau kā jums uzņēmējiem, cik gribat tik nopelnīt. Jā, tāda, man liekas, ir tāda tipiska valsts pārvaldes tāda pozīcija pret uzņēmējiem, kad visu laiku, nu, tu nopelni, cik gribi. Nu, tev tak ir tavs konts, tu pats tiec savai naudai klāt, tev nav tur kaut kāda valsts kasa. Jā, tas tāds baigi gribētos novēlēt mums visiem to. Interesanti, jā, bet kas notiktu, ja tie pēkšņi, nezinu, tu pērkot maizi, ja, teiksim, vai pienu, ja, tur būtu tikai pāris procentu uzcenojumi. Jā. Tas būtu interesanti, ja, tādā veidā paskatīties. Nu, vienreiz kukulī nopirktu, un otram vairs nesanātu, kas ražo. Tā ir, jā. Jā, tas tāds būtu, jā, slikts. Pelnīt ir labi un strādāt ir labi, jā, un tas, es domāju, kas rada pievienoto vērtību, ja mums visiem, jā, lai pēc tam arī viņi var izmantot tiem mērķiem, kur Latvijā budžets ir vajadzīgs, bet nauda jau rodās tieši strādājot, jā, uzņēmēju darbībā, un tie visi cilvēki, jā, kas cepuri nost viņiem, jā, viņi jau ir tie, kas šo naudu nopelna mums. Es savā laikā biju kopā ar prezidentu Bērziņu. Mēs braucām kaut kādā misijā, tajā laikā uz Kijevu, vēl tur viss bija mierīgi. Tas bija pirms visiem vēl 14. gadi. Un tad braucām kopējā lidmašīnā, un tad priekšā sēdēja, tur ministrijas un Bērziņš un visas valsts kancelēja, prezidenta kancelēja, un mēs tur tie pieaicinātie uzņēmēji aizmukrē. Viņš vienkārši pareizi pateica, un saka, es pateicot jums tur aizmugurē, jo ja nebūtu jūs, mēs vispār te lidot nevarētu. Tā kā tas tāds. Tā ir, jā. Diemžēl, vai kā. Varbūt tas ir tāpēc ir likumsakarīgi, tu darbojies dažādās arī sabiedriskās formācijās. Mēs esam šur tur tikušies. Jā, ir, bet. Jā, es teikšu, pēdējā laikā, jā, īpaši pēdējie pāris gadi, es esmu sevi pilnībā iegremdējis Rail Baltica projektā. Tas laiks, ko es varu ziedot sabiedriskajām organizācijām, ir samazinājies, jā, ārkārtīgi. Jā. Līdz to es sāku apšaubīt to kvalitāti un to pievienoto vērtību, kur es tur varu iedot. Jā. No otras puses ir tik daudz, ko gribās izdarīt un tik daudz, ko varētu, jā, tur ieteikt un tā un darboties. Jā, tā kā šīm divām lietām ir kaut kā jānostājās kaut kādā līdzsvarā, un tas pagaidām man dzīvē ir diezgan kremti. Jā. Es jūtos, ka es nedaru pietiekami daudz šajās sabiedriskajās organizācijās, jā, ko vajadzētu darīt faktiski. Jā. Nāks laiks, nāks padoms, redzēsim, kā mēs tur tiksim galā, jā, bet tā ir atkal tā interesantā lieta, jā, un redzēt un skatīties, kā attīstās industrija, un varbūt retrospektīvi skatoties atpakaļ, ka kāds regulējums ir pamainīts, uzlabots un tā tālāk, un zinot to, ka arī tu esi tur bijis klāt, jā, un kaut kādu varbūt savu impulsu iedevis, lai mēs visi kļūstam efektīvāk, modernāk, labāk. Liels gandarījums.
tas tāpat kā māju uzbūvē. To arī redz, jā. To arī redz, un to ļoti daudzi jūt ikdienā, ja tev, teiksim, nav tas birokrātiskais sloks tik liels vai kaut kas procesā ir uzlabojies. Jā, šobrīd arī, manā personībā, teiksim, arī es noteikti, kad pagājuši gadu vēl galīgi nebūtu apsvērs domu vadīt būvniecības padomi, jo man likās, tā jautājums jau ar Gintu mēs runājām, vai vispār viņai ir jēga, tur tērēt laiku un visu to. Un tad notika šis, kas tagad notiek ar to administratīvā sloga samazināšanu, un tad es ieraudzīju to, ka beidzot būvniecība ir pacelta tajā līmenī, ka valstī kādam interesē būvniecība, un tad man tajā brīdī bija tā sajūta, ka, labi, ja ne tagad, tad vispār nekad vairāk. Es domāju, ka būvnieki sevi ir varbūt gadiem ilgi, gan sevi, gan arī no malas jau ir tikuši pelti, jo, manuprāt, būvniecība ir tiešām, burtiski arī tāda pionieri celmlauži, visu šo te robežu administratīvo novākšanā, tīrīšanā, procesu uzlabošanā. Jo, teiksim, labi bija iepriekš, tas sākuma līmenis bija ļoti slikts, bet manuprāt, mēs esam tikuši ļoti tālu, ļoti, ļoti labi un pilnīgi piekrīt, ko tu saki, par tiešām sajūta ir, ka kādam tas interesē, ka kādam to vajag un tie formāti, vai tur tā ir padomi vai kas cits, tas jau varbūt nav tik svarīgi, bet būtiski ap šo galdu sēž tiešām cilvēki, kam tas rūp. Jā, nevis ķeksīšu pēc atnākt, vai, teiksim, tur, kā tas īpaši bija Covid laikā, tur tikai pieslēgties, es tur biju, kas tur tiek runāts, kāda starpība. Bet ir, tur ir, tas ir tiešām patīkami. Ļoti patīkami. Cerams, ka kaut kāds ir rezultāts no šitā viss būs, ka tas vienkārši, mēs paši savu neapraksim atkal tur ar kaut kādiem nenormāli daudz visādiem izmaiņām, kuras nevarēs. Vai tas rezultāts būs ideāls? Nebūs. Skaidrs, ka nebūs, bet tas vienalga ir labāk nekā kā bija iepriekšējā. Tā kā, tad atkal iesim nākamajā iterācijā, labosim tālāk, skatīsimies. Jā, tad būsim tie uzņēmēji, būsim sapelnījuši naudu un būs laiks nodarboties ar sabiedrisko darbu. Jā. Varbūt par izcelsmi, no kurienes tu nāc, kas ir? Kaut kad ceļoju apkārt tāda ankēta sociālos, cik tālu no tās vietas, kur tu esi piedzimis, cik tālu tu dzīvo. Man sanāca 20 metri. Tu pēc dzemdību nav dzīvo? Vai piestrādāt? Labi, tā bija tā vecāka māja, kur bija mana pirmā dzīvesvieta. Bet, principā, esmu rīdzinieks, dzimis audzis šeit, bet lielā mērā es dzīvoju laukos. Es dzīvoju stundas braucienu attālumā no Rīgas, un tad tas ir tas, kur es varu... Tagad dzīvo laukos? Jā. Katru dienu brauc, jā? Teiksim tā, vasarā braucu katru dienu, un ziemā varbūt katru dienu nebraucu. Tums tomēr pa to šoseju nav nekas baigi īpaši patīkams, bet... Lauki tas ir aptuveni kur? Lauki tas ir pie Brāslas. Tas ir Straukas virziens. Jā, Brāslas upe. Stundā var aizbraukt, ja no rīta agri izbrauc. Man ir, līdz darbam ir faktiski gandrīz precīzi stunda no durvīm līdz durvīm. Otrādi bišķi vairāk jāpierēķina, tur kaut kāda sastrēguma vai kā. Bet, un tas ir tas laiks arī, ko mašīnā var pavadīt, un kad tu esi aizbraucis mājās. Paklausīties podkastus. Paklausīties podkastus, tieši kur tad citur, kad ir citur laiks klausīties. Un tu esi gatavs mājām, tu esi gatavs tam visam, kas tev ir. Tu mājās par darbu nedomā? Daudz domāju, pārāk daudz. Okay. Es gribēju cerēju sagaidīt citu atbildi, tad apskaust mazliet. Bet tā ir interesanti. Man ir tāda neliela tāda hobija galdniecība. Un tad ir tā, ka bieži vien ir rokas strādā, un galva kaut ko citu domā. Un tad tas ir tas brīdis, ka kaut kādas labas idejas un labas domas nāk kuras atkal tā ikdienas tajā skrējienā un ritmā tad var arī palaist garām. Es gribēju jautāt par hobijiem.
Pārāk daudz. Nu. Tas tāds. Galdniecība. Šī galdniecība drīzāk ir kaut kādas zāles, lai attiec no tām šausmām, kas ir ikdienā. Ko tu dari galdniecībā? Visu kaut ko, kas tikai saimniecībā nav nepieciešams. Kā laukos tur jau ir ļoti daudz ko darīt. Tur var sākot no ķeblīša līdz logam vai durvīm. Tev ir virpa? Virpa nav, bet ir visādi. Virpa ir vienīgais, kas man nav. Tas ir kaut kāds etalons jau tajā hobija līmenī, ja tev pašam ir sava virpa un tu jau vari bumbu uzvirpot, nu tad jau... Droši vien, ka varētu. Kam tās bumbas vajadzīgi? Tieši tam kam visa tā galdniecība, lai atslēgtu galvu vai rokas. Man ir viens no maniem varbūt tādiem labākajiem, skaistākajiem hobijiem. Es esmu pilots. Ok. Un ne drona pilots, bet reāli. Jā, tā reāli, tā kā var sevis. Jo drona pilots ir, kur Austris. Tur ir liela atšķirība. Vai nu jāsaka, tavu pasažieri ir, tā teikt, uz līnijas. Tad Boeings? Nē. Mēs tādiem maziņiem, tas Boeingiem, nē. Tā kā tu vari privāti lidmašīnu? Es varu privāti lidot, jā. Ir kaut kāds limits cilvēkiem, privāti lidmašīnu? Tur ir masas ierobežojums kopējais, jā, bet, protams, cik tev maks ir bies, jo tā lidmašīna jau lielāka, jo, protams, jau dārgāk. Bet, tas ir forši, jo tur ir riktīgi atslēdzās. Tev ir lidmašīna? Man pašam nav, sīrēja. Tas ir, varētu teikt tā, pie tik maz, cik es lidoju, tas ir izdevīgi. Ko es gribēju teikt, izsinies kaut kas bija. Jā, nebija jautājums, kad es varu atslēgties, tad var atslēgties, jo tad tiešām... Tur neko citu nevar domāt, tikai par to, kā... Tad faktiski tas ir lielā mērā. Kā noturēties gaisām. Šodien pasaules pilotu diena. Apsveic tevi tos svētkos. Tā, es nebaz nezināju. Jā. Bet tas ļoti palīdz. Un tā ir savu pasauli, saviem, protams, ļoti stingriem likumiem un procedūrām un tā tālāk. Kas tev pamat? Kāpēc? Gribēji asumiņu? Kādreiz gribās kaut kādu asumiņu. Raimonds, piemēram, ar moci tas ir skaisti, jā. Bet tas ir skaisti, jā. Domāju, tu vari lidot. Sākās viss Norvēģijā. Es pilotu skolā Norvēģijā aizgāju. Tas bija ļoti interesants laiks, un kur vēl labāk vieta, kā Norvēģija, kur izmācīties. Kā katra tā lidošanas stundē, es ir 2 vienā, lido un skaties par skaistākajām pasaules vietām, un vienlaikus kaut ko arī iemācies. Bet, es jau tāds amatieris, tas tāds tiešām, panopietni. Ja tu vari dabūt augšā to lidojošo. Es vienā vietā biju, kur bija tas lidlauks un tās lidmašīnas Ikšķilē, jā? Tur pie tiem mēs tur gājām, kaut kāds bija, viņiem bija viena no pirmajām pasīvām mājām, un tad tur viss brauc viņu skatīties, un bija reizes, mēs arī bijām tajā angārā, un tur bija tā saliekamā repšas lidmašīnas. Tas tā kā lidojošā telca. Vienkārši plēvi aizvelc rāvēs slēdzējiem lido. Es tādiem gluži varbūt nē. Kaut ko mazliet nopietnāk. Bet no Ikšķilas tas bija mans pirmā debīja. Tad es pirmo reizi pamēģināju, kāds ir. Un tas bija tad uzreiz tev ir āķis lūpā. Tur jau nav variantu vairāk. Jā, pamēģinu varbūt. Man ar sagribēsies. Man ir... Tu pasauc mani, kad tu gribi izlaist. Man ir 4 skolnieki, kas ir kļuvuši par pilotiem. Jā. 2 no tiem profesionāli. Tā kā ir, tas ir... Tā kā tie ir forši. Tā kā ir tie, kas pamēģina, tur jau ir ļoti grūti. Bet es neesmu instruktors, tā kā es... Nē, pasarg Dievs vēl tevi par instruktoru. Nē, īstenībā, es gribētu tādu kā tevi par instruktoru, jo tu man tagad tik daudz asociācijas uzreiz, es par šito pilotu vispār, tu man izsit galīgi no sliedēm, es tagad esmu tādā šokā mazā.
Jo es tagad, es domāju par tevi, kad tu sāksi runāt par arhitektu, es tā domāju, vienkārši tu esi tik ieturēts, vienmēr tāds zolīts. Neesmu nekad dzirdējis. Tu, kad pacēli balsi, tas tāpat skan brīnišķīgi. Un es domāju, ja tu būtu kļuvis par arhitektu, tu būtu tiešām tāds respektabls, nezinu, ar ko sauc, ar Kronbergs, jā, tā kā diezgan tāds līdzīgi. Jā. Un tagad pats, pilots vēl, iedomājos, Boeings, Guntis tajā cepurē, tur tāds iznāk priekšā. Īstenībā tu varētu vienkārši filmēties jebkurai lomai, kur ir vajadzīgs tāds tipisks, brīnišķīgs cilvēks. Tā pilota padarīšana, viņa ļoti labi arī biznesā palīdz, tomēr, jo tas, ko es tur iemācījos, ir divas lietas, es domāju, viens ir prioritātes, un otrs ir risku vadība. Divas fundamentāli lietas, kas ir svarīgas arī biznesā. Un tur pilnīgi, kā lai saka, cits skatījums. Ir nācies lidojot izmantot kaut ko no šo? Jā. Tas ir, bet tur ir treniņš, tur ir zināmas atkal, tur ir šie ieradumi ir arī jātrenē, un laika pa laikam, ir pa 2 gadiem arī ir jānoliek eksāmens, ka tu vēl joprojām māki lidot. Tā kā, tur ir ko pasvīst. Tā kā, protams, ja tu jau vari arī varbūt to, tas minimālais līmenis ir varbūt tas salīdzinoši vienkārši, bet var jau arī mazliet vairāk, un to savu robežu tu liec tik tālu, kamēr tu jūties komfortabli. Protams, negribētu iet tālāk, īpaši, ja tu lido ar saviem draugiem, vienā lidmašīnā, lai es tik taisīsim kaut kādas. Tā varbūt, ka nav tā reiz, ka to vajadzētu darīt. Tā kā tā. Bet tas ir tā trešā brīvības dimensija, kas ir. 2 hobiji bija. Tu teici vēl kaut kas? 2 hobiji, ir, protams, ir daba, māksla, visas šīs lietas. Tas ir, tik nesen, ka tu glezno. Vairs nē. Tad, kad bija tajā mākslas akadēmijā pa vakariem. Es taču atradu veco caurlaidi, man bija vēl glabājusies no kaut kāda 80, kur tur gadē. Tas bija smieklīgi. Bet, tā kā tas, bet, daba ceļošana, tas jau viss ir, bet tas jau ļoti daudziem. Tas nav kaut kas unikāls, Kad tu saņem CV, un tad kāds ir hobijs? Ceļošana un psiholoģija. Visiem ierakstīts. Skaisti. Bet faktiski ir svarīgi, viena daļa cilvēku, viņi nepatīk ceļot. Es tāds gan laikam. Ir, kas ir, teiksim, tik līdz kā kaut kur, un, protams, jautājums arī, kā ceļot. Es tā gluži, ja tu nopērci tur voucheri, aizbrauc ar turistu grupu, kaut kur es to pa ceļošanu varbūt nesaukt, bet gluži, bet ja es gatavs tomēr kaut ko pats atrast, pats izpētīt, pats arī būt gatavs tam, ka tu vari kaut kur iestrēgt vai kaut kur, teiksim, kaut kādām, ķibelēm, kas vienmēr ceļojot rodas, Tik galā tā jau ir tā ļoti. Tev ir kāds bijis tāds, ko tu atzīmēt kā pats sarežģītākais, komplicētākais, un tajā pašā laikā vislielāko baudu devošais ceļojums? Viens bija tāds, varbūt tas nebija pats komplicētākais, bet tas arī, kur mēs ar sievu vienkārši tās krīzes situācijas risināšana un kā mēs pēkšņi strādājām, kā komanda ar mērķi atrisināt konkrēto lietu. Tas bija Marokā. Mēs iekļuvām plūdos. Tas bija, kas Tuksnesī ir vispār tāda ļoti reta lieta. Tā situācija bija tāda nevarēja zināt, kā tas var beigties. Mēs tur esam ar savu noierēto mašīnīti, tagad pēkšņi uz kaut kādas salas nokļuvuši. Un mums, protams, ir jātiek uz lidmašīnu, kas tur tuviņā atties. Un kā mēs, viss tā kā nākās, risku vadība, prioritātes, alternatīvas, plāns B, plāns C.
Un tā viss bija forši. Beigās jā, mēs tikām pēdējā sekundē. Bija lidmašīnas slēdeklī. Pilnīgi absolūti slēpš. Pilnīgi viss tā, kad... Viss. Dubļos vēl. Kā man tur ielaida, es nezinu. Bet ielaida. un viss beidzās labi. Tā kā ir tādas lietas. Jā. Nu, forši. Piepildīta dzīve. Vienreiz arī bija, mēs satikām vislabākos, visjaukākos cilvēkus. Tas bija Dienvidāfrikā. Arī bija diezgan slikti laika apstākļi, un mums mašīna nebija piemērota. Mēs braucām pāri kalniem, un faktiski tas ceļš... Beidzās. Jā, mums izpratē beidzās. Bet kaut kā, un, protams, tādā reizē arī ir, sakrīt visi Mērfija likumi. Degviela ir tik, cik ir. Nakts nāk virsū, jā. Ēdiens ir tik, cik ir, jā. Un pilnīgi absolūti nekurienes vidū. Un tu esi nobraucis, ja tur 2-3 stundas, tu esi nevienu dzīvu dvēseli ieraudzījis, un pēkšņi mēs ieraugam govi. Ir govs ceļa malā, tas nozīmē, kaut kur ir mājas, kaut kur cilvēki. Un pabraucam tur vēl bišķi uz priekšu, un jā, ir kaut kur tur gaismiņa deg, jā. Un tur tagad braucam pa tādiem šauriem ceļiem, un hops, un priekšā ir visi vārti, un nekur tālāk netiec, jā, viss ciet, jā. Un tur jau nav tā, jā, ka tā kā pie mums, ja tu izēji ārā, labi, tu paņems, ataisīs vārtiņas, aizies, ja tur to kilometru, jā. Jā, tur jau tu esi proteīns, jā, tev ir, meža zvēri visi, tie, kas tur ir apkārt, jā, tur, tur tev apēda, vienkārši, jā, un neko, skaidrs, ka tu to pēdējie tie, 500 metri, viņi nav, pievārām, jā, tāpēc, ka, vār cieta mašīna iekšā netiec un kājām neaizies, un tad, mēs kaut kā tur griežamies to mašīnu apkārt, un pēkšņi parādās viens stāvs no tumsas ar kabatas lukturīti, un tas mājas, tas fermas īpašnieks, jā. Lietus mētelī, viss tāds. Fredijs Krīgers atnāca. Un tā, pirmais jau, ko mēs te darām, mēs te tā un šitā, un principā nakts mājas meklējām, un kaut kā, un tad tāda pauze, tāda gara pauze, tā kā neērti paliek jau, jā, tā kā nevar saprast, viņš kaut ko procesē, jā, tur domā, jā, tas lietus mētelī, tāds bārdu vīrs, jau to lukturīt, un tad seko jautājums, jums ko ēst ir? Mums izreiz tā, mēram, varbūt viņš nav ēdis kāds pāris dienas, varbūt viņam nav ko ēst, jā, un tā situācija pilnīgi cita, un mēs tā padomājam, kā mēs kaut kādu, varbūt bija kaut kāds tāds pusapēsts burgeris, bija pakāžtiekā, jā, bet, krīzes situācijā varbūt, ka viņam ir ok, un mēs pusdienas principā paēdām, un mēs vēl varam kādas pāris dienas izdzīvot, jā, atbildi ir, jā, principā ir, jā. Es domāju, ietirgosim savu pusburgeri, dabūsim kaut kādu telti. Nē, izrādās, jā, vienkārši cilvēks, viņš gribēja jūs kompānijā. Nē, viņš vienkārši atvainojās par to, ka viņam nav 5 zvaigžņu viesnīca, jā, un līdz to no rīta brokastīs būs tikai pašcepta maize un no pašu upes izvilkta foreli. Ja, kad nebūs jogurti ar pārslām, tas tālāk. Tā bija, droši vien, ka vislabākā naktsmītne, kāda mums ir bijusi, jā, un nākamajā rītā mēs kādas stundas 3 mēs runājām par visu kaut ko, par ģeopolitiku, par visu kaut ko, jā. Tas bija viens jā, holandiešu pāris, kurš bija pārcēlies uz dzīvi uz turieni, jā, viņš ļoti labi zināja, pilnīgi naturālā saimniecība. Jā, dzīvo pilnīgi nekurienes vidū, ražo paši savu elektrību, kā jau minēja, foreles un cepmaizi un vispārējo, ko vajag iemaina no kaimiņiem, jā, kam tā govs bija tur. tā kā ceļošana no tādā nozīmē viņi ir ārkārtīgi izzinoša un es domāju, tur ar šādu piemēru varbūt, tur ir vērts, jā. Tā ir ceļošana. Tā ir ceļošana, jā. Vau, forši. Laiks tikai nav.
Tas ir laiks nav. Mums jau viss tā dārgākā lieta ir laiks. Jā, un vienmēr mēs atliekam to ar domu, ka vēl tur pāris gadus jāpagrukā, lai būtu. Un tad toči es ņemšu pusgadu atvaļinājumu. Un šī ir tā lieta, kur es grēkoju visvairāk. Es pirms gadiem nopirku tādu lielu kravas visurgājēju un ar domu viņu uzbūvēt par tādu dzīvojamo autiņu, ar kur var doties no vācu civilās rezerves, tāds pamatīgs, milzīgs auto. Un tā doma bija Dienvidu Ameriku ar to aparātu izbraukt. Tāds ir atlicies, un tagad nav laika, un tad arī tam autiņam, tur ir vēl tas jāizdara, un kā tas viss atliekās. Kā tu viņu uz Ameriku? Ar kuģi, ar oro aizsūt, Tas ir tāds milzīgs tāds. Bet tā, kamēr dzelzceļš nebūs gatavs, taču netiks. Jā, man ir bailes, ka tad, kad dzelzceļš būs gatavs, es domāju, es būšu tuvu pensijai. Tad rodas nākamais jautājums, vai būs vēl spēks un enerģija šāda monstera kaut ko izdarīt. Tur nomainīt riepu, kaut kur nekurienes vidū. Tas nav gluži tā kā vieglu autiņu, tur uz domkratu pacelt. Tā kā ir varbūt lietas, kas ir jāizdara saulaicīgi dzīvē, un tad jāiet tālāk. Es gribēju pirms tam taisnīgi tev uzdot jautājumu par nākotni. Ļoti gribētu to dzelzceļu uzbūvēt. Tas ir tāds mērķis. Viņš ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, bet tas ir izdarāms. Pirmā daļa ir pabeigta. Es teikšu, šobrīd ir taisni tāds posms, kad ir tāda padarīta darba sajūta. Šodien mēs arī parakstīju pieņemšanas nodošanas aktu pirmai kārtai, otrai kārtai. Tā kā tas ir pabeigts, izdarīts. Kas bija pirmā, otrā kārta? Pirmā projektēšana, otra ir faktiski tas, ko mēs redzam šobrīd, kas ir uzbūvēts. Tad tas ir pabeigts. Tagad esam sākuši būvēt tiltu, bet tas, kas ir, tas ir. Un tas nebija viegli. Tas nebija, un pie kam lielākā daļa ir tas, ko neredz cilvēki. Protams, tas, kas ir zem zemes, un ir tas to cilvēkiem grūti uztvert. Faktiski pazem ir lielākā daļa. Tīklu pārnešanas un 2690 pāļi. Tā kā šīs galds, tāds, tā kā nav maz. Bet kā tagad ir uzbēruma noroka? Vai viņš tomēr paliek beigās? Kā tur ir tagad pēc jaunā projekta? Nē, pēc projekta ir tā, ka jānoroka ir tas, kas ir auto ostē. Ziemeļu pusē, tas iet prom. Tāpat arī starp staciju esošo un jauno, tas gabals arī tur tiek norakts lielā mērā multimodālajiem apjomam. Kā būs nauda, redzēs. Tas ir jautājums, kas ir jāatrisina politiski. Jābūt šajā vienošanās ir jāpanāk par to, ka Rīga tomēr ir svarīgs punkts visā šajā sistēmā, ko mēs saucam par Rail Baltica. Jo tehnoloģiski uzbūvēt to var. Tas ir arī gan laikā, gan tajās budžetos, ko mēs esam paredzējuši. Tā kā tas ir izdarāms, bet ir jābūt gribai. Tas ir šobrīd visgrūtākais jautājums. Ir ļoti daudz arī tādi mīti un priekšstati par to, tā ārprātīgie sadārdzinājumi. Bet paskatāmies savu gāzes rēķinu, kāds tas bija 2019. gadā, un kāds šobrīd. Tas tā, apmēram jau tā arī. Apjoms ir liels, un tāpēc viņš ir izskatās skaitliski. Pie tiem skaitļiem mēs neesam pieraduši. Tā kā tā ir tā. Bet, tā jau ir viena ļoti liela dāvana, ko mums Eiropa dod. Viņi kaut kā ar godu ir jāmāk saņemt. No katra eiro, kas tiek ieguldīts projektā, 85 centus iegulda Eiropa, 15 centus iegulda Latvija. Un tā interesantā lieta ir, ka tā kā absolūti lielākā daļa uzņēmumu, kas strādā projektā, ir vietējie uzņēmumi, tad caur
darba nodokļiem, uzņēmuma ienākumiem, PVN-iem, ja, atgriežās jau tajā pašā. Neatgriežās, bet pelna vēl Latvija. Es to neteicu. Es to neteicu, bet te ir pilnīgi taisnība. Jā. Tad faktiski atgriežās apmēram 18–19 eiro centi. Jā. Tātad kaut kādi 4 centi nopelni. Tātad, jo ātrāk mēs to darītu, jo vairāk mums naudas būtu tajā sistēmā. Tā kā, šis labs aprēķins nebija aizdomājies par to. Jā. Tā ir, jā. Tas ir interesanti. Bet, protams, ir jau arī lietas, ko Eiropa nefinansē, jā, un tam ir finansējums jāatrod. Tu par tiem 4 centiem var sasaks. Droši vien. Tātad, protams. Kāpēc mums bija tas gods piedalīties un izstrādāt to komandā, to meta iepirkumu dokumentāciju, un tāpēc es apmēram man vislielākais likās tik super lieta, ka to visu, to uzbērumu norauku un tā pilsētu paplašinās, likās tas tik fēni, tāpēc man uzreiz ir šis jautājums, kad notiks. Tā norakšana ir tāda vienkāršākā daļa, tas ir tiešām, jā. Tas sliedas atstāt gaisā, mēs norak kopā ar Autoostā jau var ļoti labi arī redzēt, jā, ka tagad, ja šobrīd tas viadukts ir uzbūvēts, jā, tad tur busi var pabraukt apakšā, ja tā ir atkal jauna telpa, jauna vieta, un es arī nevaru sagaidīt, kad tās šobrīd tās rievsienas, ja, kad varētu atvērties. Atcerīgs skats, tas mums, es domāju, ļoti iespaidīgi. Tas būtu labs skats, jā. Tilts arī, jā, pats par sevi, protams. Tas ir, arī, es domāju, būs ļoti. Manuprāt, viņš papildinās, akcentēs to esošo tiltu, veco tiltu ar kādās vajadzētu labi arhitektūrai iet kopā. Forši. Lai mums izdodas. Lai mums izdodas, bet tas vienam tas nav izdarāms. Tāpēc vajag mums cilvēks, kas domā līdzīgi. Jā. Labi, es domāju, ka mēs arī ar to varam šodien pielikt punktu. Vai komatu. Vai komatu, jā. Vai daudz punktu. Jā, vai daudz punktu. Un tad tikties pēc kāda laika un parunāt par to lidošanu. Tagad tu mani varētu uzaicināt. Es nekad neesmu ar privāto lidmašīnu lidojis. Es labprāt pieņemšu to uzaicinājumu. Man ir zināms droši vien komplekss. Bailes no augstuma saucās, jā. Tā kā es varētu ar to savos, nezinu, cik tur gados pēkšņi sākt cīnīties. Varbūt arī nevajadzētu, un tad saprast, ka tam nav nekāda jēga. Jā, bet, es domāju, ar to pie tā ļoti pierodu. Jā? Ok. Labi. Paldies, kad bijāt ar mums. Paldies, ka klausījāties, skatījāties. Tiekamies nākošajos podkastos. Vislabāk! Vislabāk!